Tā arī melnā humora topā, tomēr labsarīgi par tiem bērnu niķiem un visādiem nelāgi ieradumiem. Tāda ir mūsu tēma. 11-gadīgais Igoriņš, mēdz slēpt brāļa prezervatīvus neredzīgās vecmāmiņas konfešu kastē. Ko viņš dara? Prezervatīvus slēpj tūredzīgās omas konfešu kastē. Pie gultas, jā. Guntiņa Allaža redz saspļauju tētim kabatā bērnības dienās, un tagad jau precējusies spļauju kabatā vīram. Tā, 60. Gustavs mīl ar kājām brist uz upā. Kārlīts uzņēmies niķi vilkt ausis kopā uz pakauša. Kopš bērna kājas Zane sūkā pannas rokturi. Kristapiņš nosprosto ar sarkociņiem sienas pulksteņa rādītāju. Otīlija mīl nesāt zirni degunā, jau 40 gadus. Jā. Uldīts tēva pasē fotogrāfijas vietā lībē multeņu uzlībītas. Mikiņš bikses spītīgi velk tikai par galvu un raudie nesanāk. Evitiņai niķis kā no mājas ārā tā iestājas posterī. Vilmiņa Omes aubē bers milts no šmilškastes. Un Dainītis sarulē avīzes sit kaktusu. 4-gadīgais Uģītis vectēvu liekos zobus nes un liek putnu biedēkli. Guniciņa uzņēmusies niķi darīt mājās visus vīriešu darbus. No santehnikas labošanas neatraut viņu nevar. Mazā Evitiņa brīžos, kad vecāki mīlēs, skaļi bļauj pa visu māju. Mammu zvana. Ināriņa uzņēmus niķi ēst lūpkrās piedzert nagu laku. 8-gadīgais Andrīts regulāri slēpja opja pīpis samazgu spainī. Jurīts labprāt peldina vannās pilvēdu. 6-gadīgais Mārcis savas nokošļētās košļenes lipina uz lielās istabas dīvāna. Mazais Kārlītis laiza opi pliko paurīt, kamēr opis guļ. Jānīts vienmēr rūpīgi klausījās rādio, bet 16 gadu vecumā nolēma to beidzot ieslēgt. Tas nav tā, viņš klausīties rādio. Ja. Mazā Anniņa regulāri pa nakti pielavās un izdzer omītei protēzes trauciņu šķidrumu. Jā, omītēm redz tiek Kristaps, jā, tas pats, kas ieslēdz to rādio. Vecāki vienmēr bāra Kārlīti par to, ka viņš ripina pa istabu iemigušo vecmāmiņu. Mārītis nečurā podā, bet kartona kastē ar smiltiņām. Ir līdz kaķītim. Jurītim ir ieradums strēpt rozīņu ābolu ķīseli caur degunu. Līdz ar to lielu izdevumu, lai degunu valkot, dedot pie daktera un tā. Rolandiņiem ir ieradums ģimenes laivu izbraukumos šūpoties gumijas laivas malas kājās stāvot. Visi ģimenes locekļi, kuri bijuši laivā ar viņu, ir neapmierināti, bet Ronaldiņu tik un tādai izdodas atradināt no šī ieraduma, pat ne uz kādu laiku slīcinot. Madariņa spiež ausi pie mammas vēdera no rīta, lai dzirdētu, kā mamma iekšā urkšķi. Jā, tā Ilzītei niķis tramvajā pieliekties pie vecām tantiņām un drausmīgi ķert. Tev nākošā ir jākāp ārā! Modrītis savukārt Modrītis kniebi nagus un nokniebēļu stūķē eklērā. Redz, māsiņa Naģa operācijas laikā viņai ir tāds niķis ķirurgam padod visādus krāmus, nevis to, ko prasa. Šis prasa skalpeli, tā dod sarkano lūpeni, šis prasa stanziņas, tā dod krāsēno flomīšu komplektu un tā tālāk. Juris, tās ir labs. Noriņa keksā Mīklā ļauj peldēt kāmītim. Keksa Mīklā ļauj peldēt kāmītim, skaidrs. Tā, lauku Mikiņš katru rītu uzsēž arklu uz klēts jumta. Tas ir niķis viņam, jā. Izidoriņš dibenas lauka dvielī ar uzrakstu viesiem. Guntiņa video magnetofonā paceļ klapīti, samet iekšā neuzplaukušo popkornu. Augustiņš ar Bertiņu jau kopš bērnības saostās. Ludīts bāž naglas zefīrā.
Mazais Robīts sūkā baterijas. Viktoriņš līdz 85 gadu vecumam kaitināja mammu, kam tolaik bija 105 gadi, joprojām neizrunājot burtu R. Raimondiņš regulāri iesmažina tēta apakšbiks ar mammas smaržām. Noredz Dainim no Alsungas pamatskolas laikā ir bijis niķis pievilkties pie stenderēm, tāfeles, zaigas, mugursomes un visur citur. Ienetiņa vārošā buljonā dezinficē savus kēdas. Jā. Nu tā, beidzām, diezgan pamatīgi pastrādājām. Es domāju, jādod šodien ir misteram Rūne. Gribētu, jā. Viņam bija daudz.